Es gribētu. Smieties vairāk. Man patīk. Dzīvot. Cilvēki nelīdzdarbojas, jo... Pieraduši. Līdzdalība man. Nozīmē daudz. Linda, paldies tev par... Šī bija, kā jau mēs arī mēram teikt, grūtākā sarunas daļa, ja, pirmie 4 jautājumi, bet patiesībā tā pati saruna tikai seko šim. Un paldies, ka tu arī esi pievienojusies to SLV līdzdalības sarunām, un protams, ka mums ļoti interesē patiesībā gan tavas domas par līdzdalību, gan arī tavas līdzdalības pieredzes. Bet varbūt iesākumam, jā, tu vari varbūt mazliet ieskicēt, kā vispār tu nokļuvi līdzdalības tēmās, jo mēs zinām, ka tu esi joprojām ļoti tāda aktīva vietējās kopienas procesu virzītāja, radītāja, bet ne tikai, tu dari arī citas lietas, bet kā tu nokļuvi līdz tam, ka tu nokļuvi Vecpiebalgas vietējā kopienā un sāki tur kaut ko darīt, citus organizēt un teikt, kad ir kaut kas jāsāk? Jā. Lūk, jā, ja tā paskatās tādā laika nogrieznī, varbūt kopš es vispār dzīvoju šai pasaulē, tad īstenībā es varētu tīt to filmu jau krietni atpakaļ bērnībā, tādu introvertāku, noslēgtāku bērnu cilvēku par mani nevarēja iedomāties, jo arī skolā es biju maks pasīva, es neiesaistījos nekādās pašpārvaldēs. Es biju tāds klusais malā sēdētājs, nedod Dievs, lai man tikai pie tāfeles nesauc. Jebkurā gadījumā tam bija daudz dažādu iemeslu, tie bija dažādi faktori, kas to ietekmēja. Tai vidē, kurā auga, varbūt arī tam nozīme, teiksim, arī vecāki varbūt nebija tādi priekšzīmīgākie tādā sabiedriskajā dzīvē, tai laikā, lai varbūt... rādīt teiksim, tādu kā piemēru, ja, kurus varētu teikt, kas ieved parasti vecāki jau ir tas pirmais solis. Lūk, bet jā, tā es pamazām sāku darboties mūzikā. Un jāsaka, skatu ir tāda arī varena platforma, kur sākt atvērties cilvēkiem, publikai, demonstrēt sevi, prezentēt sevi un runāt caur mūziku publikai. Un tas jau bija tāds pirmais solis, teiksim, uz tādu atvēršanos vispār un būt cilvēkos. Un tad, jā, aprecējos un pārcēlos dzīvot uz Vecpiebalgu. Tas jau gan ir 15 gadus atpakaļ. Un es varu teikt vienā teikumā, Vecpiebalga vienkārši ierauj sevi, Vecpiebalgas vide, cilvēki. Pēc tam pētot arī mazliet jau ilgāk dzīvojot, pētot arī to senāko vēsturi, tas ir tikai likumsakarīgi, ja, kad Vecpiebalgā tā dzīve ir mutuļojusi gadiem, gadsimtiem. Un tur vienkārši tu nevari sēdēt malā un nedarboties. Tad vienkārši man tā čakra laikam atvērās tā, kad jā, es nevarēju. Varbūt tādēļ tā ir tā atslēga, kāpēc man uzdod jautājumu, kā tev bija pārcelties, tu taču no Liepājas, no pilsētas uz laukiem, un ko tu tur vispār dari? Un man tāds, bet es uzreiz sāku tur organizēt pirmās Andels, Mandels tipa tādus tirdziņus, uzreiz sāku spēlēt, iesaistījos amatieru teātrī. Ja. Man bija viegli iedzīvoties, un es ņēmu visu, ko Vecpiebalga man deva. Tā kā jau ar pirmo dienu, kopš es tur sāku dzīvot. Kā tev šķiet, līdzdalībai varētu vilkt tādu līdzdalību un paralēlis ar atvērtību? Jā. Es domāju, ka atvērtība īpaši mūsdienās ir ļoti šobrīd topā vai ne topā. Varbūt tā nav, bet es saredzu to, ka ir ļoti topā individuālisms. Cilvēki vispār grib vairāk vai mazāk uz sevi attīstīt, par sevi domāt, savus laiks, meditēt un ko. Bet patiesībā jau tu bez tās sabiedrības nevari. Un jo tu ilgstošāk, es tā vismaz domāju, jo tu ilgstošāk esi tāds bijis tādā savā čaulā, tev agrāk vai vēlāk tu sāc meklēt sev tos līdzīgos.
Jā, varbūt par pagātni runājot, tur varbūt nebija tik daudz par atvērtību. Tu vienkārši tās biedrības kādreiz arī pirms 100 gadiem Vecpiebalgā, teiksim, bija, jā, un viņas bija ļoti daudz. Un tur varbūt tik daudz nevērtēja, jā, vai es esmu gatavs iesaistīties vai nē, vai es gribu vai nē. Tur bija ļoti liela tāda praktiska nozīme tam, jā. Vienam ir kāda amatniecības izstrādājuma, otram ir maize izcept, un kuram tad ir tie rati. Nu, tad sačupojamies un vienojamies un vedam, kāds tad viens ved uz to Rīgu, ja, piemēram, uz tirgu. Un tad tajā laikā varbūt tām kopienām vai vispār tādai līdzdalībai, tādā kopienas dzīvē, vai jebkurā tādā organizācijas tipa veidolā, tad jā, varbūt tur tik daudz tā nejūta, vai es tam esmu gatavs vai nē, bet... Mums atkal jāsāk mācīties staigāt. Mums jāatgriežās tā, kā viņi jau darīja. Mēs tā darījām. Tad mēs tā baigi formalizējuši visu, esam saukuši pa plauktiņiem. Te ir mans, te ir tavs, te jau vispār cits pagasts sākās. Ja? Varbūt, ka tiešām ir vērts padomāt par to, ka šajā brīdī mums ir jāmācās staigāt. Tieši tik elementāri, kā arī iepriekš cilvēki pirms 100 gadiem biedrībās esot vai pat neesot biedrībās. Dalīja lietas, dalīja procesus. Jā, dalīja procesus un tā kā paši viņus noteica, virzīja un tur, tas bija tā likuma sakarīgi. Bet mūsdienās jau vairāk ir tiešām tās tavas, tev tāda brīva izvēle, bet arī, ja tu jūties tāds, ka tu gribi draudzēties un atrast, tu vari arī jebkuras interešu grupas principā. Es domāju, mūsdienās tādā ziņā, ka te tu esi viens, tad tu atkal vari arī kaut kā. Tā ir tā atšķirība, ka mūsdienās mēs varbūt esam arī tādās biedrībās, organizācijas kopienās tādi pieņemošāki. Mums jau arī pašiem tie, kas mēs esam tajās grupiņās, kad mēs jau arī viss tāda demokrātiskāka tā padarīšana. Mēs arī gribam un gaidam un priecājamies, ka kāds ir. Bet jā, vispār par to atvērtību tas arī tāds, man vienmēr patīk tas jautājums. Kad mēs būsim aktīvāki, un kādreiz strādāju ar jauniešiem, kad jaunieši būs aktīvāki un vai tie aktīvie jaunieši. Un tad par to aktivitāti arī man ir tāda atsevišķa doma, jā. Cik tad ir jābūt aktīvam? Cik tev jābūt? Cik tas ir aktīvs? Cik ir tas rādītājs, cik ir jāsasniedz? 5, 10, 100? Zini kā, ar to aktivitāti ir tā, ka es savā Vecpiebalgā priecājos, ka cilvēki, piemērs, es veidoju arī tagad avīzīti, vietējo kopienas izdevumu. Un man pat pietiek ar to, ka kāds no cilvēkiem, kas tur dzīvo, vai dzīvo arī ārpus Vecpiebalgas, bet tieši tādā kopienas kontekstā, ka viņš vismaz ir informēts, ka man tāda avīze ir. Es jau sāku ar to. Tas jau ir, viņš ir angliski aware par to, kas notiek, kad ir tāda avīze, kad viņa eksistē. Ja viņš vispār nezina to, tad viņš vispār nav aktīvs. Es nedzīvoju Vecpiebalgā. Es zinu, ka tāda avīze eksistē. Saucās Ratiņš. Jā, Ziņu Ratiņš. Jā. Ziņu Ratiņš, jā. Tas man jāpēl. Jā, zinu, jā. Jā, Ziņu Ratiņš, ka arī nosaukums veidojās no sabiedrības līdz iesaistes. Tā sabiedriskā līdzdalība, manuprāt, ir pieņemama arī, ja tā ir sociālajos tīklos. Un mums tā ir ļoti, ļoti liela un plaša arī kopiena. Varbūt tas nav kaut kas tik taustāms, bet tāpat laikā mums Ziņu Ratiņš nosaukums tāpa pateicoties balsojumam Facebook grupā, kura mums pastāv 8 gadus. Un tajā grupā ir 6000, jau vairāk kā 6000 biedru. Un kas ir pats interesantākais, ka tur katru dienu vienkārši kāds jau grib pieslēgties. Es nesaprotu, kāpēc viņi visi grib pieslēgties. Viņiem visiem interesē, kas tur notiek. Un man pilnīgi tāda sajūta, ka tā ir tāda brīva platforma. Tur veidojas gan diskusijas, gan kurš tur sīpols kādus pārdod, vai kad kaķis kādam pazudis, vai numurzīme nokritus. Bet visiem patīk tie poliņi, tās aptaujiņas. Un tad es uztaisīju tādu.
par nosaukumu. Mums bija vairāki varianti, un vēl iespēja bija tika dota, kad var pats ierakstīt to savu nosaukumu. Un tā arī nobalsoja vairāk kā 150 cilvēku par ziņu ratiņu. Arī šādā veidā, kad ar tādiem maziem solīšiem, tu arī, ko tagad viena Liņa Ķaukula izdomās, kā tad mūsu avīzē saukties? Rekur varam Facebookā pajautāt. Un tas ziņu ratiņš, teiksim, arī kā tapa, kā tāda papildus paralēla platforma jau tai eksistējošai Facebook grupai, jo skaidrs, ka tā senioru grupa, kas ir lielā daļa mūsu auditorija avīzē, viņiem nav Facebooks. Mums ir arī jauniešiem nav Facebooks, man liekas. Ja, īstenībā tas arī ir interesanti, jo tad, kad mēs veicām aptauju nesen kā par izvērtēt bišķiņu to ziņu ratiņu, pastīties auditoriju, tad lielākā daļa patiesībā ir no 25 līdz 35 auditorija, kas lasa kā avīzi taustāmu mūsu avīzī. Tas ekskluzīvi mūsdienās droši. Redzi, mēs tad kāds mācāmies staigāt no jauna. Jā, varbūt brīnišķīgi procesi. Jā, kaut kur bišķiņi atgriežās, manuprāt, tas vecais, tas, jā, tāds. Bet es varbūt gribēju uzjautāt kaut ko, par ko mēs te jau tā kā mēs drusņās pieskārāmies, par tiem senākajiem veidiem līdzdalībā, jā, un par šobrīd. Kā tev liekas, Linda, vai līdzdalība tomēr nav tāda ļoti sarežģīta kļuvusi un ļoti tāda reglamentēta palikusi, ka, teiksim, mums tā kā ir tomēr tie kaut kādi reglamentētie veidi, kā mēs tur, jūs drīkstat tā? Vai tu tomēr jūti tajā kopienas līmenī, ka viss ir ok, ir patiesībā brīvas rokas un darām, ko gribam izdodam savu ziņu ratiņu, jā, gribam izdomājam nosaukumu, gribam neizdodam. Jā, tai līdzdalībai, ja mēs vērtējam vispār tā, teiksim, novērtēt mūsu sabiedrību, cik viņi ir cik viņi daudz darbojas līdzi vai nē, labi, tas būtu viens, bet, tās formas ir ļoti dažādas un teiksim, arī, ir biedrības, kas jau ir tāda juridiskā plāksne, bet viņi arī ir veidojusies no kādas kopienas. Vienkārši viņi ir sevi noformulējuši, identificē sevi, tad juridiski noformulē kā biedrība. Teiksim, tas ir veids, kā vieglāk, piemēram, piesaistīt finansējumu. Bet tas uzreiz, uzliek kaut kādus, tad ir statūti, ir kaut kādi noteikumi, varbūt ir biedru maksas, kaut kas tāds, un ne visi ir gatavi iet šo soli. Un tad es teiktu, ka līdzdalībai varētu būt vairākas pakāpes. Un tad, kurā pakāpē tu esi gatavs līdzdarboties, tas jau ir labi. Es redzu, ka mana gribu ar lepnumu teikt, mana vecpiebalgas kopiena ir daudzos slāņos tiešām ļoti, ļoti aktīvā un manuprāt, vecpiebalgas vārds neparvēlti ir tāds diezgan skaļš Latvijā uz tādu mazpilsētu ciemu fona. Un tas jau ir pateicoties cilvēkiem un tas, kā viņi ir veidojuši to vietu un ka viņiem rūp tā vieta. Un, vai tas ir teātris. Teātris gan ir tāds autoritīvs mazliet tāds formējums. Tur, teiksim, uzreiz kopiena paralēli skatoties, tad varbūt ir tiešām tāda demokrātiskāka jau vide, kurā kā mēs, kā pieņemsim arī aicinot. Jebkurā brīdī nāc, jebkurā brīdī ej, kad tu gribi, tad tu uzraksti mums rakstiņu, kad negribi nerakst rakstiņu. Nāc pie mums uz sapulcēm, kur mēs aicinām arī lēmumu pieņēmējus, politiķus, pašvaldības policiju, dažādas speciālistus parunāties. Tā viss ir līdzdalība. Ja tu esi izlasījis mūsu rakstiņu, tas arī ir. Tad ir dažādas šīs pakāpes, un viņa var būt gan tiešām tādi stingri reglamentētāka, bet te atkal cik pēc iekšējām sajūtām, cik ļoti tas cilvēks ir gatavs iet, un tā jau viņš iet, un kamēr aiziet varbūt pat līdz politikai, piemēram, jau, ka tu esi pats kļuvis par lēmumu pieņēmēju. Tas droši vien ir atkarīgs no katra bišķiņa tām ambīcijām, tas, cik daudz viņš grib ieguldīt to savu laiku, un cik tā varēšana arī. Kāda ir tā jūsu kopienas, kas ir tās vērtības, kas ir tas, uz ko jūs ejat, kaut kāds varbūt mērķis, darbības, ko jūs veicat, bet varbūt vairāk tās vērtības, kas ir tās jūsu vērtības? Vecpiebalgā ir
ļoti, ļoti svarīgi turpināt glabāt, izcelt to nemateriālo mantojumu. Es redzu, ka vecpiebalgai ir ļoti, ļoti svarīgi gan tā visa vēsture, kas tur ir veidojusies, tad tiek godāti gan tās personības, kas tur ir dzīvojušas, un tas tiek nodots no paudzes paudzē, un arī šīs dienas personības, kas, vai tie būtu amatnieki, vai tie ir rakstnieki, vai dārznieki, vai skolotāji, šīs personas, par viņām tiek stāstīts, runāts. Mēs arī paši kā biedrība viņus izceļam arī šodien. Un droši vien cilvēks un tā lokālā mīlestība pret to vietu, tās ir tās lietas, ar ko Vecpiebaldzēns ļoti, ļoti lepojās. Un es no malas cilvēks, es laikam arī tā abrīnoju, kā var tik ļoti pieķerties un mīlēt un godināt to savu vietu. Kaut vai tāds piemērs. Labi, tas tur vairāk tādas skolas noteikumos, bet parasti arī brauc uz kādām olimpiādēm vai kur tad Vecpiebalgas bērni vienmēr būs sapucējušies vienādās tādās formās. Viņi būs, tu atpazīsi, ka tas ir Vecpiebaldzēns, jo viņi kaut kā grib sevi, viņi grib parādīt, ka viņi ir no Vecpiebalgas. Tas nav tāpēc, ka viņi grib būt šausmīgi pareizi vai ka tas ir kaut kāds komunismu piesitiens, ka mēs tagad visi būsim vienādi un pionierīši. Nē, tas ir vairāk stāsts par to, kā to zīmolu gribētos visur izcelt un godāt. Jo tiešām Vecpiebalgai ir ļoti, ļoti daudz lietas, ar ko lepoties. Šis izklausās fantastiski, jā. Un tagad sākās bet, jā. Jā. Bet patiesībā tas ne tik daudz bet par to, ko tu stāsti, bet vairāk varbūt par to Latvijas kopējo situāciju. Kā tu redzi, tu tomēr esi arī tā kā, bieži vien viesojies kādās citās kopienās Latvijā. Kāda ir tā situācija? Vai mēs tā kā, pirmkārt, vai mēs dodamies pareizajā virzienā, tavuprāt, saistībā ar līdzdalību, ar kopienām, ar kopienu aktivitāti? Un kas varbūt mums ir tās lietas, kas mums ir jādara visiem kopā labāk, vairāk, aktīvāk, lai tomēr mēs varētu teikt, jā, līdzīgi kā tu šobrīd stāsti par Vecpiebalgas kopienu, ja, tad varētu tā kā visi kopienu pārstāvi mums tas nākt sēdēt pa kārtai un stāstīt, cik viņa kopiena ir fantastiska. Sarežģīti. Jo es spēju iedomāties, cik tā situācija Latvijā dažādos nostūros ir sarežģīta. Kaut vai tīri daļa matemātiska fakta, ka tie iedzīvotāji ir ļoti maz. Bet, tie mazās lauku teritorijas, mazās kopienas, viņas jau veido to lielo sabiedrību. Un es gribētu domāt, ka mana vīzija ir, kad nākotnē vispār uz priekšdienām, ka es nezinu, es varbūt runāšu pilnīgi zaplums muļķības, bet ka mēs tomēr kopienas esam tās, kas nolēma višķiņu to, kādā sabiedrībā mēs dzīvojam, kāda tā vide, kādā mēs dzīvojam, kas mums tagad notiks, kāda pasākuma mums notiks. Ka tā, negribas teikt vara, man nepatīk tas vārds, bet vai tās rīcība, lēmēja spējas aizies vairāk mūsu rokās. Un varbūt uz to jau tā arī tas iet. Un tur, kur tas nebūs, tur var tā valsts vai pašvaldība piepalīdzēt un pastutēt. Varbūt skeptiski izklausās, bet es ceru, ka tas tālā nākotnē, jo, ja tie procesi tiešām krasi nemainīsies, tad tā arī tas būs. Un tur, kur ir tās spēcīgās, aktīvās kopienas, tur tad arī mēs kļūsim vēl neatkarīgāki, vēl pašpietiekamāki un spēsim veidot paši noteikti daudz ko. Es to tā redzu, jā. Gan diemžēl, gan forši, jo gribētos jau maz, un tad varbūt, tur vairāk vēl, pašvaldībā ir kaut kāda savas tādas lielākas, jau lielākas bildes un lietas, darbi, ko viņi uzdevumi, ko viņi veic.
Jā, jo pierast jau tur runāt par to, ka viss iet uz galu un viss beidzās un naudas nav un vietvars arī vairs nav uz vietas un šis te varas vakums, kur mēs esam secinājuši, kas mūsu sarunās, kas reāli eksistē mazajās vietās. Un tomēr varbūt, ka ir vērts tiešām tā kā tu saki, paskatīties no tā, varbūt negaidot no tā, ka tagad mums būs atpakaļ vara, mums būs atpakaļ viss tas, ko mēs vēlamies, sākot ar skolām, beidzot ar bibliotekām, nebūs. Tātad skaidrs, ka nebūs, ja? Tad varbūt tā vietā, lai tiešām griezt vēns ir tas izteiciens. Ja? Varbūt, ka tad tiešām ir vērts fokusēties uz sevi un meklēt to spēku sevī. Tieši tā, jo katram cilvēkam jau būtībā ir tā teikšana un ir tā, tā kā mēs zinām, kaut vai vēlēšanās, tikko man izgāja no galvas, kurš man... Es biju uz Lindas Mūrnieces prezentāciju, un viņa tā arī teica nejaušības pēc, bez maz vai, kad pateicoties tiem 7 plusiņiem, kas visticamāk bija viņa 7 radinieki, kad kā viņi tika tai Saeimā, jo viņi galīgi nebija plānojusi, un principā, kad katram tam plusiņam ir nozīme, un katram tam cilvēkam ir tā nozīme. Bet es teikšu, ka tomēr arī kaut kādam centram, kaut kādam virzītājiem, līderim vai, ir jābūt, jo man citādi var sanākt kaut kāds bišķiņ haosiņš vai arī katrs tikai savā tajā čauliņā un viss. Bet es domāju, tas nav stāsts par vecpiebalgu, un es domāju, tas nav stāsts par vairākām vietām, bet tas, kā formēsies tā Latvija vispār, protams, kad būs savādāk, būs, es domāju, un tā būs tā realitāte. Un visticamāk, būs vairāk guļamrajoni, kas arī nav slikti, kad pilsēta sakal dod kaut kādas tās iespējas vietas. Bet ir tādi centri un punkti kartē, kas ilgi, manuprāt, turpinās tās iesāktās tradīcijas jau no senām dienām, kas nav radušās tikai jau no kaudzīšu laikiem un vēl senāk. Jā, tas arī tā iedvesmo. Tu pieminēji arī pilsētu, un man gribējās pavaicāt tev, kā tu redzi līdzdalību pilsētā un līdzdalību nosacīt laukos, teiksim, vai ciematā vai mazpilsētā, ja? Vai tur ir atšķirības? Tajās izpausmēs, un kā tev šķiet, kas ir tā kā, vai par ko būtu īpaši jādomā, ja mēs runājam par līdzdalību pilsētās un līdzdalību laukos? Kaut vai tie paši atkal sasodītie ceļi vai kaut kādas ekonomiskās atšķirības, es domāju, arī cilvēkiem, atšķirās noteiktās ekonomiskie, sociālie apstākļi un tādas fundamentālas lietas īstenībā, daļa kā varbūt cilvēks arī nevar kādreiz kaut kur nokļūt, vai viņš grib uz kādu sapulci, vai kur. Pašvaldība, protams, ka vienmēr domā par to, vai par transportu, vai šā vai tā, bet nevienmēr uz tādām aktivitātēm, vai teiksim, tā būtu kāda akcija, vai es atceros arī atbalsts Ukrainai bija, un tad mēs no vecpiebalgas mūsu ģimene brauc uz Cēsīm, bet tā, varēja jau tur sapulcēties viss novads īstenībā, bet cik tās iespējas un vai visiem ir automašīna un nauda, par ko ielikt degvielu, kaut vai tādas lietas elementāras īstenībā. Es domāju, tas arī daudz ko nosaka tajā līdzdalības varēšanā, un tad varbūt, viņš uz to savu iecirknīt aiziet, tas pensionārs, un tas arī ir arī viss jāreiz tajos, cik gados tros. Tur ir uz Saeimas vēlēšanām, tas pašvaldību vēlēšanām. Tad sanāk reiz, ka divos, jā. Jā, bet atšķirības noteikti ir, tās iespējas pilsētā, protams, kad ir acīm redzam lielākas, jā, bet tāpēc tiem laukos dzīvojošiem tā ir tāda vēl varbūt lielāka motivācija, varbūt sarosīties un kādreiz top arī tiešām kaut kādi unikālāki tādi projekti pavisam. Jo tā vide tev spiež tiešām radošāk pieiet pie kaut kādām lietām un sarosīties, sačupoties vairāk, saliedēties. Ja? Tas ir atkal tāds apstākļus, kas ietekmē vairāk tos lauku cilvēkus. Pilsētā tev tā visus paplācis iedot. Kā jums vecpiebalgā ir?
Jums tā kā iedzīvotāju skaits paliek tāds pats, mazinās? Mazinās arī. Jā. Tā kā jūs tā kā tādā ziņā jūs normāli. Nē, protams, ka mums ir ļoti žēl. Mēs jau kaut kur jau mums ir tāpat kā citur arī. Ja? Kaut vai tāpat skola par to rāda. Mums arī vidusskolas vairs nebūs. Un mums paliks par pamatskolu. Un savulaik Vecpiebalgā bija ģimnāzija, reģionālā ģimnāzija, kas vispār liekas, wow, kāds ir iespējams. Kad vienkārši bija tādas ziedu laiki, Vecpiebalgā brauc mācīties no pilsētām. Bet es ticu, ka tā situācija var arī mainīties. Bet es saku, tā kā šodien es esmu tāda bišķi skeptiski, ja, arī par dzīvi. Un es mēģinu tā realistiski domāt un redzēt, ka to ainu, kam ir jānotiek, lai tā demogrāfija palielinātos, ja, lai mēs atgrieztos tais ziedlaikos. Bet vēsturiski jau it kā tas kalnu augšuplējs ir turp šurpu. Bet jā, mums, diemžēl, no vienas puses, jā, samazinās bērnu skaits arī skolā un tā, bet tikpat labi. Bet, piemēram, īpašumus īpaši nevar nopirkt, jo tos ātri izķer un pilsētnieki tā kā atkal tiecās uz to lauku vidi. Un, tur nevar īsti saprast, kāda tā situācija faktiskā ir šobrīd. Jā. Man patīk, ka jūs tā aizdomājāties. Nē, es tā domāju. Es domāju par īpašumiem, jā, par lauku māju Vecpiebalgā, kas ir absolūti ekskluzīvs, man liekas, pasākums mūsdienās. Kurš Pie Ineša ezera. Vai ne? Kurš tad negrib to, jā? Un jautājums, kurš tad var to vispār, jā? Paspēt un atļauties dienas. Es atkal ritināju to skolu jautājumu. Es to nevaru pārdzīvot, sagramot. Es to vienkārši nevaru izturēt. Man liekas, tik nepareizi. Un es jau galvā virtināju to, ko tur varētu skolā izdomāt. Viņai vajadzētu kaut kā specifizēties. Un tad tur varētu no citiem reģioniem braukt cilvēku. Un tad tas būtu kaut kā, jā, ka tāpatās, kā kādreiz brauc. Jā, tā tad brauc pēc parastās, mūsdienās parastās izglītības. Tagad tur vajadzētu kaut ko tādu īpašu, kāpēc tur gribētu. Tas ir tas, ka īstenībā brīžam šis stāvoklis, jeb šī situācija, kurā mēs atrodamies, un īpaši, ja mēs runājam par lauku vietām, mazām vietām un par tradīciju pilnām un tiešām svētām, jeb tādām ļoti svarīgām vietām, nav jau vairs ko teikt. Paklusēsim, iededzināsim svecīt un paklusēsim. Jā. Un es domāju, tas, ko tu tikko aprakstīji, ir tāda bezcerības sajūta. Un patiesībā es pat savā ziņā citreiz jūtos, bet es negribu, lai cilvēki domā, ka es mēģinu apmānīt vai liekuļot vai izlikties, ka viss ir labi, bet savā ziņā ir jābūt kādam tam bariņam, kas uztur to pozitīvismu un tā kā saka, hei, viss būs labi, ka viss ir labi, pasies uz pasākums. Tas nekas, ka budžetā tur daudz, ka algas tur nav, ka viss samazina un skolu slēdz un tā, bet ir labi un ir forši un pasties, tur saule spīd, tur esam veseli, nav vairs covid, maskas nav, tu atkal atrod to labo, bet kā tu savādāk īstenībā noturēsi sev pie tādas dzirksts. Jā, citam riekstīgs pīrādziņš, lūk, ko tev mēnestiņš, vai ne? Kas tev, piemēram, Līņa, pašai no cilvēciskā viedokļa palīdz to pozitīvo kaut kādu domu noturēt? Lai to domu dotu tālāk kaut kā pašam, vispirms jāredz tā bilde pozitīva. Kas priekš tevis ir personīgi tie uzlādes mirkļi? Es esmu cilvēks, kam patīk izcelt citus. Nevis izcelt sevi, lielīt sevi un iet pa priekšu, bet man patīk... Man patīk lepoties ar Vecpiebalgu un ar tiem cilvēkiem. Un tā ir varbūt tāda neliela misijas sajūta. Un es zinu, ka tas jau ir tāds banāls arī teksts, ko saka, tad man ir misijas sajūta un es tad to un to. Bet arī man nav tādu ambiciozu mērķu un es to nedaru tā ļoti apzināti. Tas nav tā, ka es tagad... tad es gribu tā, un es gribu šitā, un tagad jāieliek Facebookā, kā es tur to un to. Bet
tas nāk ļoti dabiski, tas nāk ļoti organiski, ka man patīk, ka cilvēki ir priecīgi, ka viņi ir atraduši atbildes uz saviem jautājumiem, kaut vai norganizējot tādu elementāru sapulci. Jo, man liekas, tā komunikācija ir mana stiprā puse, un es gūstu enerģiju no komunikācijas, ir īpaši ar dažādiem cilvēkiem. Man nav problēmas piezvanīt pašvaldības policijas priekšniekam, palūgt, hei, labdien, atbrauksiet pie mums. Vai arī es spontāni izdomāju, hei, mēs varētu nointervēt Uldu Pīlēnu un Ilzi Pīlēnu priekš mūsu mazā tāda it kā necilā, bet tā es, protams, par to nedomāju, bet priekš vispār tādā pasaules mērogā necilā ziņu ratiņa. Un tad, kā tev bija drosme viņiem piezvanīt? Kāpēc nē? Viņiem tur ir māja, un viņi tik forši atsaucās. Un tādas lietas, ka man tas vispār nav, man nav tādas barjeras, un es no tā gūstu prieku. Un varbūt tādā veidā es arī bišķiņu paveru tās durvis plašāk tiem kopienas cilvēkiem. Linda, paldies tev. Mēs arī to savu raidierakstu gribētu vērt tā plaši. Vēl plašāk. Bet mums sarunai, diemžēl, tas laiks ir jau pienācis izskaņai. Varbūt ir kaut kas noslēgumā, ko tu vēl vēlies pateikt, uzsvērt vai vienkārši atzīmēt. Es gribu pateikt paldies jums, jo jūs arī savā veidā esat izcēluši ļoti daudz personības un tiešām superīgs cilvēks Latvijā. Un tā kā paldies jums par to, paldies, ka jūs mani uzaicinājāt, paldies, ka jūs Latvijai darāt un ka jums pašiem arī ir prieks par to, ko jūs darāt. To var redzēt jūs acīs. ir prieks, ir ļoti liels prieks arī tevī klausīties. Liels paldies, Linda, par šo sarunu un uz satikšanos Vecpiebalgā. Uz satikšanos, tieši tā. Paldies tev. Paldies.